kaut kas dvēselē, Āci, vai mums ir kāds tāds talants nākamais? Varbūt Toms varētu šito te aijā žūžu. Nu, labi. Uz cīteres, jā? Cīteres. Maģo Lauru. Labi. Nē, mums ir kas cits vēl arī. Toms ir ļoti labs, bet mums ir ļoti skanīgas balsis. Jā, duets, tātad skaists duets. Vai būs duets? Būs duets? Es nezinu. Būs duets. Nu, paskatīsimies, kas iznāks priekšā. Bet jums tagad uzstāsies komponists, dziedonis, pedagogs un arī foršs kaimiņš Arvīds Keinis kopā ar daudzsološu un iespējams nākamo operas primadonnu Marlēnu Dombrovsku. Viņi jums izpildīs dziesmu Es esmu mīlestība. Jā, tā varētu. Ne, tā tas ir. Tā tas ir, jā. Un Marlēna un Arvīds, viņi jau nāk. Aplausi. Vai jums ir vajadzīgi mikrofoni? Viņu balss ir tik spēcīgs, ka viņiem nav vajadzīgi tādi instrumenti. Nebūs duets, bet tomēr skatuves būs, ja tādi divi.
jūtas lielā fleitā un ir ļoti daudz cilvēku, kas tevī klausās? Man atkal ļoti patika un ļoti aizkustinoši likās tas, ka Arvīts tāds liels un spēcīgs vīrietis sēž pie tām klavierēm tik ļoti mājīgi un izjust viņas spēlē un pilnīgi dzīvo tajā mūzikā. Tas man likās tik ļoti aizkustinoši. Viņš ļoti labi kopā strādā. Skaisti. Man nav vispār ko iebilst. Es kaut kāds fantāzijas savu aizdomājos vispār, ka man kaut kas būtu pēc tam jāsaka un tā, es vēl biju tik ļoti iedzinājies tajā. Tur koki augi, tur zvāli augi, tur kalni augi, un tas tev iedomājos, ka tas baigas gājis tiešām tāds, ka nav vispār ko piesēties. Žetons tev par tādu dziesmu tik labi, un es kādu nākotnē varētu klausīties. Vai tev ir kaut kāds sapnis, kur tu gribētu dziedāt vai nopietnāt? Man ir sapnis vispār dziedāt visu mūžu. Un, ja runāt par konkrētu vietu, tad jā, es gribētu Ņujorkā dziedāt ļoti. Ņujorkas metropolitēnā kādreiz. Vai tev